Vidzemes plānošanas reģions starptautiska projekta ietvaros dibināja tādu kā vienas pieturas aģentūru, kuru mēs nosaucām par energogidu. Kāpēc energogids? Mēs sanācām kopā un domājām, kāds varētu būt nosaukums. Un tad mēs sapratām to, ka tā visa mājas atjaunošana, tas ir tāds ļoti liels ceļš. Un kas vislabāk ceļu rāda? Mūsu izpratnē tas bija energogids. Tātad, ko vispār šī te vienas pieturas aģentūra dara? Tātad galvenie šie te punkti mums ir datu vākšana, tad ir komunikācija ar iedzīvotājiem. Mums ir bijušas konsultācijas, kur iedzīvotājs ir tas, kuram šis gids ir nepieciešams. Ir informatīvais punkts, ir fórumi. Tālāk. Tātad tas, ko mēs sanākot kopā, mēs sapratām, ka informācijas ir ļoti daudz. Informācija, tas, kurš zina, kur sameklēt, viņu var sameklēt. Bet mēs sapratām to, ka to informāciju ir jāiznes līdz cilvēkam. Un tādēļ tā mūsu galvenā komunikācija ir šobrīd ļoti populāra vietne Facebook. Jā, mēs pat Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā tā nefokusējamies uz šo informāciju, bet tas ir Facebook, kurš ir katram kabatā, tas ir telefons, kur var paskatīties un iegūt šo informāciju. Tātad, ko mēs esam darījuši par šo te laiku? Par šo te laiku mēs esam snieguši konsultācijas, mēs esam veidojuši arī apmācību ciklu un mums ir bijusi arī kampaņa. Konsultācijas ir bijušas 80, vismaz ir kaut kādi zvani, kurus mēs vairs pat nepiefiksējam, kas varbūt mazāki, bet tādas, kas ir konsultācija formā, tās mēs skaitam kā 80. Tad mums ir bijuši pasākumi. Par pasākumiem mēs uzskatām gan katru tādu lielāku tikšanos ar iedzīvotājiem, kas mums bija tādās kā pilota ēkās vairāk, bet arī ir bijuši gadījumi, kur mēs esam aicināti, lai tam mājas pārvaldniekam varbūt palīdzētu paskatīties no malas, jo citreiz tādās mājās tās situācijas ir tādas sāsinātas, un ka tas apsaimniekotais varbūt ir tas ļaunais. Un tā atnāk kāds no malas, un tam varbūt kāds notic vairāk. Tad mums bija arī kampaņas. Tālāk. Mums bija 6 pilotēkas. Vidzemes plānošanas reģions uzrunāja reģiona pašvaldības, un pašvaldības iedēva sarakstu ar savām mājām, kas ir tādas aktīvākās mājas. Un tad tika izvēlētas 6 mājas, kuras mēs raksturojām kā tādas dažādas. Un katrā no tām 6 pilotēkām mēs veidojām arī tikšanos ar iedzīvotājiem. Šīs 6 ēkas, viņas arī saņēma iespēju sagatavot ēkas energosertifikātu finansētu. Tātad tas bija tas sākotnējais burkāns, ar ko tas bija interesanti, jo bija kaut kāds arī finansiāls labums. Bet tam klāt nāca arī šīs tikšanās ar visām mājām. Mums bija gan lielākas mājas, kas ir tā sauktie reģioni, gan arī bija pilsēta, un tās bija 2 mājas no Cēsu pilsētas. Un tik varbūt sausas tikšanās, kādas mums bija Cēsīs ar šīm te lielām mājām, tik siltas bija tikšanās atkal ar reģionu mājām. Jo tur mūs uzņēma ļoti labi, tiešām cilvēkiem bija interese, bet kas mums pārsteidz, kad lielās šīs te Cēsu mājas, viņas bija tik sausas, bija atnākuši cilvēki, kuri uzreiz pateica to, ka viņiem interesē tikai līdz dzīvokļu durvīm. Tas varbūt likās tā ļoti interesanti, kur man vienmēr šķita, ka pilsētas ir vienmēr visizglītotākās un skatās jau drusku plašāk, kad jau tas mīts par to, ka man pienākumi beidzās ar dzīvokļu durvīm ir pagājuši, bet nē. Te parādīja to, ka tomēr tās pilsētas nedomā tik ļoti par māju kā mazākas mājas. Varbūt arī situācija bija dažāda, tāpēc, ka viena no tām mazām mājām bija ļoti sliktā stāvoklī. Bija katrā dzīvoklī savā apkurss sistēma, kur bija, vienā no dzīvokļiem jau bija šis te
apdraudējums mājai. Tā kā, situācijas ir dažādas. Tātad visām 6 mājām bija sagatavoti ēkas energosertifikāti, jeb kā tautā saukti energoauditi. Bet šie dokumenti bieži vien ir nesaprotami tādam iedzīvotājiem. Un tad mēs sagatavojām tādu kā kopsavilkumu, jeb energoauditu vieglajā valodā, kurus mēs nodevām tām mājām. Un mēs viņiem nodevām arī tādā formā, ka viņi varēja savās māju WhatsApp grupās viņus apskatīt. Un tad mēs sapratām ka tā WhatsApp grupa, tā ir vislabākā saziņa mājas starpā. Lūk. Tātad ziema bija ļoti īsa, bet mums bija ļoti tāda, mūsuprāt, skaļa kampaņa, kur pazūd siltums. Mums bija 128 pieteikumi, un šīs kampaņas rezultātā tika izsludināta balva, arī apmaksāts ēkas energosertifikāts. Bija arī labums, protams, katrai mājai, kur saņēma šo te fotofiksāciju, kur redz, kur ir šī te siltuma noplūdes, bet sacīkste par energoauditu bija ļoti liela. Bija, ja nemaldos, 580 balsis, un priekš mūsu tās aptaujas mums tas šķita ļoti daudz. Pirms kampaņas mēs rīkojām tādu kā aptauju. Tad, kad māja piesakās, viņi arī aizpild, ko jūs vispār domājat par šo te atjaunošanas procesu. Te kā mēs redzam, visi bija par, bet es uz šo te aptauju skatos skeptiski, jo tur pieteicās tās mājas, kurām interesē. Bet es esmu bijusi ļoti daudzās mājās, un tomēr skeptiķu ir daudz. Un interesē tie, kas kaut ko dara. Tātad arī aptaujā mēs uzdevām dažādus jautājumus. Pārsvarā tie, kas aizpildīja, viņiem visiem interesē. Bet vairāk interesē daļēji, jo trūkstot informācijas. Tātad secinājumi, bija dažādi. Viens no tiem, kad reti kurai mājai vispār ir šis te ēkas energosertifikāts. Tā ir, kad mums pieteicās ļoti daudz mājas, kas līdz šim nebija darījuši neko. Un braukājot apkārt mājām, mēs pat konstatējam šādas situācijas, kad katram dzīvoklim ir savs skurstenis ārā un pat ir stārķis jau iemitinājies. Tālāk, bija šīs tātad lielā mūsu sacensība, kur balvu ieguva Gulbens novada māja, bija ļoti, ļoti aktīva. Šis bija aktīvs periods, bet arī Alūksnes novada māja bija tuvu. Viņiem bija tāda sacensība savā starpā, ka mēs jau redzam, kurš ar ko dalās, un tad tur bija tā, kad zvanīja 5 reizes dienā, vai mēs visus esam tiešām ieskaitījuši, un kā tas var būt. Un par 3. vietu jau vispār nerunājot. Tā bija tik dusmīga, kad dabūjām daudz ko dzirdēt. Bet toties bija ļoti liels gandarījums par Līzuma māju, jo arī mājas pārvaldniece, viņiem bija savu biedrību, ļoti aktīva meitene. Ļoti aktīva meitene, kur bija tiešām pateicīga par šo te iespēju. Viņa tajā laikā vēl nebija izsludināta šī te pieteikšanās uz energograntiem, un atbalsts arī dokumentācijas izstrādē, tas bija daudz priekš mājas. Bet diskusijā mēs noteikti runāsim par to vēl ļoti daudz. Šī te māja nokavēja 2 dienas, lai tiktu uz rezervas pieteikšanos. Tā kā, ļoti, ļoti tas tādā ļoti labā posmā. Es jau teicu citiem kolēģiem, likās, ka kāds būtu barjeru uzlicis skrienot. Jo tās mājas skrēja, viņas gatavojās, bet cits paspēja, cits nepaspēja. Piedalījāmies kopā ar citiem kolēģiem mājā 2025, kurā mums bija vesels tāds energoefektivitātes kvartāls, kurā iedzīvotājiem atnākot, viņš varēja iegūt ļoti plašu informāciju. Gan Rīgas iedzīvotājs, gan Vidzemes plānošanas reģiona iedzīvotājs, jebkurš bija aicināts izrunāt savu to mājas lietu,
Un es domāju, ka arī ļoti daudz guva atbildes. Tātad mēs noteikti to diskusijā runāsim daudz, bet ko es sapratu? Mums ir vajadzīgs kaut kāds burkāns. Lai tā viens pieturas aģentūra darbotos, ir vai nu lielāks vai mazāks burkāns. Kas var būt arī termokameras mērījumi. Arī tā ir laba lieta, ko tad, ja viņa ir, iedzīvotājs zina to, ka viņiem, piemēram, ir strīds savā starpā, viņš var atbraukt, pieteikties un atbrauks kāds un nofotografēs. Un otra lieta, kur es uzskatu, ka ir vajadzīga, kad ir šis te uzticamais ceļa biedrs, vai nu tas ir pašvaldībā kāda nodaļa vai cilvēks, vai arī ir kāds projekta ietveros, bet lai viņš būtu uzticams un lai viņš arī atnāk, piemēram, uz dzīvokļu īpašnieku kopspulcēm. Tātad ir vajadzīgs šis te aiziešana līdz nama durvīm. Tas ir tas, kā mēs varam darīt, bet par burkānu ir tiešām jādomā. Līdzfinansējums ir ļoti svarīgs, lai to visu sekmētu, jo ir jau paražas. Un daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes jomā tā jau ir paraža, kad kāds iedod kaut ko un tikai tad mēs kustamies. Un no paražām ir grūti tikt ārā, tāpēc mums ir ļoti garš ceļš, kur mēs iesim droši vien, kad visi kopā. Tā kā paldies jums un ceru uz foršu diskusiju.